Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs, 5. nedēļas lasījums, augot Nācaretē. Svētdiena, ķēniņa cienīgs. Šīs nedēļas galvenā doma ir šāda. Jēzus ir mans piemērs, viņš palīdz man pieaugt. Šīs nedēļas nodarbības pamatā ir Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas 41. līdz 52. pants. Klausīsimies, ko Dievs mums šodien mācīs. Maiga vēsma pūta pāri zaļojošajiem pakalniem ap Nācareti. Ēnainā koku birzī klusi blēja aitas. Putni koku zaros priecīgi čivināja. Nomaļus no galvenajiem ceļiem pakalnu ieskauta, Nācarete bija klusa un mierīga vieta, ko par mājām sauca arī Jēzus un viņa ģimene. Jēzum augot, Dievs rūpējās, lai viņš aizvien paliktu savas ģimenes un dabas drošajā iespaidā. Līdzīgi kā viņa dzimšanas vieta, arī Jēzus mājas un ciems bija pieticīga vieta. Arheologi ir atklājuši, ka tajā laikā Nācarete bija tikai neliels māju puduris. Katra māja bija ļoti vienkārša. Daži mazi kambari ap iekšējo pagalmu un neliela uzglabāšanas bedre, kas izrakta zem grīdas. Kad pēc vairākiem gadiem Filips pastāstīja savam draugam Nātanēlam, ka ir atradis Mesiju, Jēzu no Nācaretes, ko Nātanēls teica par šo vietu? Izlasīsim Jāņa 1. nodaļas 46. pantu. Nātanēls viņam sacīja, vai no Nācaretes var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Jā, tā varēja gan būt. Jēzus kopā ar Mariju un Jāzepu staigāja pakalnos netālu no viņu mājām. Viņa prāts bija kā sūklis, kas uzsūca visu apkārt notiekošo. Putni, savvaļas puķes, mākoņi debesīs un augstie koki, tas viss viņam mācīja par Dievu Tēvu. Marijai patika ieinteresēt viņa gaišo prātu un palīdzēt viņam apgūt dažādas jaunas lietas. Varam būt droši, ka Marija un Jāzeps arī lūdza par Jēzu. Dieva mīlošajā gādībā Jēzus auga aizvien garāks, stiprāks, gudrāks, draudzīgāks un tuvāks Dievam. Bībelē Lūkas 2. nodaļas 52. pantā teikts: un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Būdams mazs bērns, Jēzus no dabas un savas ģimenes mācījās, kāds ir Dieva prāts. Cilvēkiem viņš ļoti patika, jo viņš bija laipns, pacietīgs, nesautīgs, gudrs un savam vecumam ļoti nobriedis. Cik jauks piemērs viņš ir katram no mums. Padomā un pastāsti. Kā tu domā, ko tu varētu iemācīties no Jēzus
ja tolaik būtu varējis rotaļāties kopā ar viņu? Kāpēc Dievs par ķēniņa mājām izvēlējās šo vietu? Lai skan 2. Pētera 3. nodaļas 18. pants. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par dabu un par tiem pieaugušajiem tavā dzīvē, kuri tev palīdz mācīties, kāds ir Dieva prāts.